Tagad jums prezidents ir piedāvājis laiku, ko jūs esat pieņēmuši, kas ir ļoti labi. Tas ir tāds, kā saka, cool off, ja varētu tā teikt, periods, bet arī vienlaicīgi, ja ir šie strīdīgie jautājumi, kas ir pilnīgi normāli demokrātiskā sabiedrībā, nu tad izpētiet, izprasiet, vienojieties. Bet vienkārši tā tracināt cilvēkus valstī, nu tā nedrīkst. Kā drīkst? Ne tā, lai mēs zinātu, kā drīkst. Kā vajag, un vajag pirmkārt izlasīt tekstu, par kuru mēs runājam. Man tikai liekas, ka vispār ir arī parlamentārisms un demokrātija. Un bet tauta ir suverēns. Jā, bet mēs vēl nezinām, ko tauta par šo jautājumu saka. Tautu piesaucāt. Jautājums par referendumu. Tāpēc es arī esmu rosināts. Dāmas un kungi, par referendumu. Tauta kā suverēns. Var šis aiziet uz referendumu? Varēja arī prezidents šo laist uz referendumu? Es pateikšu, kāpēc. Redziet, tas, kas mani šī diskusijā, šī milzīgajā, garajā stāstā pārsteidz, ir tas, cik ļoti mēs tomēr nenovērtējam savu satversmi un varbūt kaut kur arī baidāmies no satversmes. Varēja vai nevarēja? Nē, no 72. pāns secīgi ir nākamais pāns. Izlaižam tos numurus. Varēja vai nevarēja? Varēja. Šajā gadījumā prezidents ir nodevis otrreizējai. Viņš varēja rosināt parakstu vākšanu? Tas bija atkarīgs no Saeimas reakcijas šodien. Un Saima norēģēja, jā, ka pieņēma prezidenta kompromisa piedāvājumu. Mums trešo reizi. Viņš varēja rosināt parakstu vākšanu? Viņš vēl varēs. Viņš varēja pirmdien iet arī šo ceļu, jūsuprāt? Nē, es tā nebūtu darījusi secīgi. Nevis jūs nebūtu darījusi. Viņš varēja vai nevarēja? Viņš izdarīja pareizi. Viņš varēja vai nevarēja? Viņš izdarīja pareizi. Viņš varēja vai nevarēja? Izdarīja pareizi šobrīd. Viņš varēja vai nevarēja? Nu, kāpēc? Pagaid, tas ir absolūti konkrēts juridisks jautājums. Nu, nē, mūsu konstitucionālajā iekārtā Domburkungs, viņam vispirms ir jāveido dialogs ar parlamentu.